Bliņ, kā lai šitajā visā bardakā saprot, kurš kabelis ir kas, bļā. Šitādas te ir, man tā liekas, pilnīgi visiem mājās padarīšanas ar USB-C un vēl USB-A un micro USB kabeļiem. Tāpēc labi, ka es investēju apmēram 80 eiro 5 gabalos USB-4 kabeļu, kas ir principā kabeļi, kas visu šito te draņķību, kas man te ir pa atvilknēm un vēl kastēm, pilnībā aizstās un ir principā USB Thunderbolt 3 aizstājējs. Tāds legit. Ko? Nu tā arī gluži nav. Ko? Nu varbūt tad tu nāc video vadi? Jā, mierīgi. Nu labi, kaut kādā mērā jau ir taisnība, ka USB-4 kabeļi varētu būt gandrīz aizstājēji taviem vecajiem, kurus tu principā droši sirdi vari izmest, bet ir arī pāris nianses, par kurām es vēlos parunāt, un par to tad arī šajā video. Šis varbūt gluži arī nebūs interesantākais video pasaulē, bet es personīgi ļoti ceru, ka viens no noderīgākajiem priekš tevis un palīdzēs tev pa lielam tikt vaļā no šiem mūžīgajiem USB vadu kalniem, kastītēm, atvilknēm. No vienas puses nopirkt jaunu USB-C kabeli ir viegli. Iegāja veikalā, nopirkt lētāko un lieto. Un ceri, ka tas pa lielam derēs visam, kam tev vajag. Un pa lielam parastiem lietotājiem ar to caurmērā varētu arī būt gana. Bet USB certifikācija ir kaut kas, kur vajag nedaudz vairāk zināšanas par standartiem, datu ātrumiem, kā arī papildus spējām šiem te kabeļiem. Man ir, kā tu redzēji, vesela kastīte šeit, vesela atvilkne studijā ar USB kabeļiem, kuru vietā tagad būs pa lielam šie te 5 jaunie. Ideālajā gadījumā, ja piķis nav problēma, mans sirsnīgs ieteikums pretstatā tam, ko tev teiktu jebkurš veikala konsultants, ir nopērst Thunderbolt 3 vai Thunderbolt 4 vai nu jau Thunderbolt 5 vadus un dzīvo bez bēdu. Intel savulaik izlaida savu alternatīvo standartu, sauktu par Thunderbolt. Tagad nedaudz vēsturi. Neieslīkstot pārāk dziļi tajā, šobrīd jau ir plaši izplatīts šis Thunderbolt standarts, un es arī savos apskatos esmu redzējis un minējis Thunderbolt 4 portus datoriem. Pirms tam bija vēl Thunderbolt 3, kuri vēl joprojām var būt aktuāli un derīgi, bet problēma ar Thunderbolt portiem un vadiem ir ārkārtīgi vienkārša. Cena. Thunderbolt 4 ir ļoti dārgi vadi, kur daudz lietotāji pat īsti nesapratīs, kāpēc 1-2 metrus garš kabelis maksā 70 eiro, ja vari šķietam, nopirkt tur pa sešīti. Redz, te arī ir tā problēma, ka Thunderbolt tev garantē konkrētas lietas kā minimālās prasības. Un tas būtu sākot no datu pārraides ātrumiem, līdz pat uzlādes ātrumiem, vairāku monitoru atbalstam vienlaicīgi no kaut kādas vietas un tā tālāk. Viss ir regulēts, kas ir principā pilnīgi pretēji tam, kā ir USB pasaulē. USB izceļās ar tādām ģeniālām lietām, kā nosaukumos likt USB 3.2, 2x2 un vēl dažādus tipus kā USB-C, USB-A, USB-B un tā tālāk, un realitāte ir tāda, ka neko nevar saprast. Un tagad šī video sāls. 5 gadus pēc tam, kad Intel publiskoja Thunderbolt 3, kas iepriekšējā paaudzē bija šim standartam tehniskās prasības, parādījās USB 4, un lai arī tas ir vēl joprojām mulsinošs standarts, tam ir virkne lietu, kuras parastā mājsaimniecībā un līdz kaut kādam līmenim arī tādā vidē, kurā es strādāju un darbojos, pa lielu nodrošinās, lai viss strādātu. Vajag kaut ko lādēt? Mierīgi. Vajag pārdzīt datus? Mierīgi. Vajag straumēt no kameras patiešo ar maksimālo izšķirtspēju uz, roadcasteri vai uz datoru vai vēl kaut ko? Mierīgi. Gandrīz. Vajag sajaucēt kopā vairākus monitorus vienlaicīgi? Varbūt mierīgi. Vajag sajaucēt kopā dažādus tur tīkla datu nesējus un hubus un tā tālāk? Diskutabli. Principā, tev būtu jāskatās un jāuztver USB 4 standarts vai kabeļi kā bezmaksas Thunderbolt 3 versija. Īpaši, ja tev ir ierīces, kuras nav aprīkotas ar Intel procesoriem vai Windowsu, kas viss tikai vēl vairāk pastiprina šo Thunderbolt un Intel drakonisko certificēšanas procesu. Jā, tagad jaunajiem makiem ir tur visiem Thunderbolt iekšā un tā tālāk, bet agrāk tas tā nebija. Klasiski tikai Thunderbolt standartā bija ekskluzīvas tādas lietas kā 40 gigabitu datu pārraides ātrumi, saslēgt ķēdītē vairākus monitorus, kā arī PCI Express tuneļa izveide, kas vienkāršoti sakot ļauj, piemēram, tur ar USB portu pieslēgt kādam ārējo videokarti. Protams, ka padarot jebko pieejamu bezmaksas tehnoloģiju pasaulē, tu iegūsi virkni produktus, kuriem ir pieļauti kaut kādi kompromisi, jeb atrastas
īsākas taciņas, nevis ietves. Un USB 4 ir ļoti daudz šādi īsceļi, jeb shortcuti. Piemēram, lūk, saraksts ar lietām, kuras visas var ielikt USB 4 kā brīvprātīgās. 40 gigabitu ātrumi, alternatīvais Thunderbolt režīms, šī te PCI Express tunelēšana. Protams, ka Intel būtu gribējis, lai šīs te lietas ir iekļautas, bet hei, konkurence un cenu kari ne. Neieslīgstot pārāk dziļi specifikācijās, sāks ar pašiem pamatiņiem. Nopērkot teju jebkuru ierīci, tu visdrīzākais, ka saņemsi līdzi vai tev nāks līdzi savs USB vads šīm ierīcēm. Lielākam kā laptopi, protams, ka visdrīzākais ne, bet piemēram tur telefoniem jā, un tie vadi mēdz būt vai nu īsi, vai nu lēni, vai paredzēti tikai uzlādē, vai lēnākai datu pārnesē bez lādēšanas iespējām, un tas viss beigās rezultējās arī šajā te kastes saturā ar milzumu daudz dažādiem vadiem. Un ir tīpaši, kad ātrumā mēģina tur paķert kaut ko un saprast, vai tas derēs vai nederēs, un domā, ka paķersi vienu, lai tikai pēc tam konstatētu, ka paņēma visdrīzākais kaut kādu neatbilstošo vai baigi lēno vadu, vai arī tas vispār nesavieno ierīci, vai tikai lādē un jāmeklē ir atkal cits vads. Un tāds var ievilkties līdz pat izteiktai frustrācijai. Man pilnīgi totāli tas ir bijis nereizi vien. Tiem no jums, kas ir naudīgāki, viss ir vienkārši pirkt Thunderbolt 4 vai 5 vadus, kuri var būt gari, var būt īsāki, kuriem ir visas lietas, kuras ir nepieciešamas un kuri būs savienojami ar vecākām ierīcēm, jaunākām ierīcēm un darīs gandrīz visu, izņemot dažu reizi kāda dīvaina ķīniešu produktu lādēšanu vai ko tam līdzīgu. Visiem citiem izmantot USB 4 idejā būs pietiekama labā prakse, lai savienot ne tikai ar vecākām ierīcēm, kuras atbalstīja vēl tur Thunderbolt 3, bet arī ar jaunākām, kuras atbalsta Thunderbolt 4, kur USB 4 porti jau sāk parādīties standartā iekšā, un tieši domājot par to, ko un kā varēsi savienot. Man ir studijā virkni dažādu ierīču, kuras parasti es vai nu savienoju ar tiem vadiem, kuri tām nāca līdzi, bet šoreiz izvēlējos savienot un paskatīties dažas iespējas tieši ar vienu USB 4 vadu dažādām ierīcēm. Mana pirmā un biežāk izmantotā ierīce ir mana kamera. Tā pieprasa zināmu standartu vados, lai varētu, piemēram, tikt izmantota kā webkamera ar Full HD izšķirtspēju, un šis kabelis to nodrošina. Visi citi vai nu sāk čīkstēt, ka visticamāk nepietiek šīs datu caurlaidības. Atkal jau, kā minēju, 40 gigabitu ātrumi nav obligāti USB 4 standartā, un zināt, vai tas ir vai nav atbalstīts, ir vienkārši uzticēties ražotājiem. Tomēr šajā gadījumā varētu teikt arī tā, ka jo dārgāks kabelis, jo ir lielāka ticamība, ka tas varētu būt pietuvojies Thunderbolt 3 prasībām. Un manis pirktiešie te tam atbilda, un es varētu kaut kādā brīdī teikt, ka man laikam paveicās. Otra lieta bija telefona savienošana, kur arī strādāja lieliski. Trešā, man diemžēl nav tik daudz monitoru šeit studijā apkārt, lai notestētu pirmkārt šo te vairāk sajaucēšanu ķēdītē, kā arī lai notestētu, cik monitorus vienlaicīgi un ar kādu izšķirtspēju mani konkrētie vadi šie te atbalsta. Bet kā piemēram arī vienā video es apskatīju AOC 4K monitoru, kurš bija atsūtīts uz apskatu, un ROG Ally X, un varu apstiprināt, ka viens vads spēja pavilkt caur monitora portu gan ROG Ally X, gan pašu monitoru 4K izšķirtspējā un spēlēt pat diezgan komfortabli, plus vēl lādēt arī šo te ROG Ally X. Un, protams, ka vēl ir arī tāda lieta kā lādēšana, kur šis vads bez problēmām tiek galā ar dažādu jaudīgāku laptopu lādēšanu, nebļaujot, piemēram, ka pievienots pārāk švaks lādētājs, kas biežāk ir bijis pārmetums vadam, nevis baroklim, jo es piemēram izmantoju 100 vatu atbalstošu barokli, kura atkarībā no pievienotā vada arī ir šīs lādēšanas jaudas ierobežojumi, kas strādāja uz veselu virkni laptopiem, kuri bija ik pa brīdim uz apskatiem atnākuši. Protams, ka šī video kontekstā nebija mērķis parādīt visas iespējas un neiespējas USB 4 kontekstā, bet vairāk tikai pastāstīt, ka tagad ir ekonomiski prātīgāka iespēja samazināt tev mājās esošo USB vadu skaitu, izmantojot vienu vadu, kurš derēs lielākajai daļai pielietojumu, kas arī šķiet ir man izdevies. Protams, ka tagad ir ar Thunderbolt 5 iznākušo standartu citas iespējas, bet kabeļi vēl ir mazāk pieejami. Līdz ar to tās Thunderbolt 4 kabelis būs visdrošākā izvēle, jo, lai arī tam ir papildus vēl drošības lietas pār Thunderbolt 3, īstenībā tad jāsaka Thunderbolt 3, kuri jau ir kļuvuši lētāk, tev arī sniegs minimāli visas tās pašas prasības, kuras pieprasa Intels, nedomājot, vai kabeļa ražotājs ir kaut ko nogriezis vai nē. Kā arī Thunderbolt zīmīte ir apliecinājums standartam. Tomēr, ja esi tikpat ekonomiski apzinīgs kā es, tad, pa lielam ar USB 4 kabeli derēs. Te visi paraugi, kurus demonstrēju un kurus pieminēju, un pa kuriem vienkāršot runāju, nenozīmēs, ka vēl varēs tur tuneļot un saslēgt ķēdītē visu, kas nekustās un kam ir Thunderbolt porti, jo USB 4 Wikipēdija lapa pat saka, ka daisy chainings, jeb ķēdīte oficiāli nav atbalstīta.
Tomēr jāpatur prātā, ka Thunderbolt būs visdrošākā izvēle šādām situācijām, bet visam pārējiem, kas ir mājsaimniecības pamatā, kā datoru saslēgšana, monitoriem, kameru pieslēgšanas, telefonu lādēšanas, datu pārneses, planšetu lādēšanas, datu pārneses, kas tur vēl viss ne, lielākoties būs atbalstītas un limits nebūs kabelis, bet ierīces sporta. Piemēram, man bija pāris testos reizes, kad šie kabeļi pēkšņi nesasniedz cerētos ātrumus, šie te konkrētie, ko varēja īpaši novērot datu pārnesē, bet dažreiz arī porti nedaudz nogļukoja, jo Thunderbolt protokols vairāk ir kā PCI Express nekā USB, kas vairāk atsaucās uz labāku aizturi, mazāku aizturi, lielāku stabilitāti, un USB, kā jau minēju, man šatad bija jutīgāki pret šādām te lietām, un tur bišķiņ paļargāts, kaut kas tur norausties. Vēl nobeigumā es nevaru nepieminēt, ka šādiem kabeļiem ir arī savi ierobežojumi arī saistībā ar to garumu. Līdz 1 metram ir tas, ko garantē USB 4 standarts, bet Thunderbolt 4 garantē jau līdz 2 metru gariem kabeļiem šo te nepārtraukto veikspēju. Un cenas arī ir atkarīgas no vada garuma, kuru pirksi. Ja kāds saka, ka 3 metri ir USB 4 vai Thunderbolts, esi ļoti skeptisks pret šādu cilvēku. Un veikalā, ja prasīs pēc USB 4 vai Thunderbolt 3, 4 un 5 kabeļa, un tev teiks konsultants, ka nevajag un lētāk ir kāds cits, sūti patiešo tādu konsultantu 5 mājas tālāk, lai nejauc tev galvu, jo tu zini, ko tev vajag un ko tu gribi. Tāpēc, citējot Elvisu, es ceru, ka tu kaut ko iemācījies un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!